Labdien! Drīz sāksies 2015. gada velosezona. Es esmu iegādājies jaunu riteni, bet tā kā šodien aiz logā snieg lietus, tad es jums parādīšu, kādu veloturētāju es esmu izdomājis uztaisīt. Protams, ka var aiziet uz veikalu nopirkt gatavu veloturētāju, kurš maksā aptuveni kaut kādus 10–15 eiro. Bet daudz interesantāk taču ir visu taisīt pašam, vai ne? Veikalā Depo var nopirkt šādu te nāķi, nu ne gluži šādu, viņš nav tik ļoti izliekts. Bet maksā viņš tikai €50. Šī te redz, kur ir mūsu Ziemassvētku egle. Faktiski šī ir putu plēve. Tas ir materiāls, ko liek zem lamināta. Šādu plēves izmantoju arī sava velosipēda stūres uzlabošanai, lai stūra būtu mīkstāka. Viss, kas mums ir vajadzīgs, ir tikai tāda neliela strēmele. Tātad mums ir šis te āķis un šī te putu plēve. Un tieši tāpat kā mēs tiņam virsū stūrei stūras lentu, mēs tiņam šim te āķim virsū šo te putu plēvi. Ieteikums sākt tīt no šī te gala, jo šī te daļa ir pats svarīgākā. Nu, lūk. Mums ir aptīta šī te detaļa ar putu plēvi. Tagad viņa ir smuka, mīksta un tur neko vairāk nevarēs saskrāpēt. Tagad vienkārši notīsim viņu ar skoču. Ir vajadzīgs neliels gabals skoča vai līmlentas un notiņam šo te galu nosedzam šādā veidā. Tagad arī šis gals ir smuks notīts, nekur nekas nenāk ārā. Drusciņi notīsim vēl, lai viņš neatlīmējās vaļā. Un varētu teikt, ka mūsu veloturētājs ir gatavs. Tagad tikai vēl viņš ir jāpiestiprina. Vienu velosipēdu jau es esmu uzkarinājis šeit, un tūlīt piestiprināšu otru turētāju. Šis ir viens jāsīties, nomērīšu. Izvietos vienīgi nav. Viņš varētu būt šeit. Tātad potenciālo vietu es esmu nomērījis. Tagad jāizurbi ir pāris caurumi skrūvēm un jāskrūvē klāt. Nu, lūk, redzat? Mums ir piestiprināts otrs veloturētājs. Nu, lūk, kā var vienkārši un pa lēto uztaisīt veloturāmos. Pirms pāris dienām starp mani un Viesturu Silnieku Twitterī izcēlās tāds neliels strīds par to, vai Latvijā ir vai nav velosezonas. Viesturs visu laiku ļoti aktīvi dzen tādu propagandu, ka Latvijā nav velosezonas, kad cilvēki arī ziemā brauc ar velosipēdiem un ka tāda velosezona ir muļķības un ka tā nav. Es viņam uzdevu jautājumu, vai tas, kad ziemā arī 1 vai 2 vai 3 cilvēki, viņi ir drusciņi vairāk, Bet ja viņi dodās ziemā uz upēm vai ezeriem vai jūrām peldēties, vai tas
vai tas fakts, ka pastāv šādi cilvēki, arī nozīmē to, ka nav tādas peldēšanās sezonas, kad peldēties var visu cauri gadu. Nu, tāpat kā ar velosipēdu var braukt visu cauri gadu. Bet es uzskatu, ka tā kā to nedara kaut kā 95% sabiedrības, tad varētu teikt, ka ir tāda velosezona, ir tāda peldēšanās sezona, bet viņš ļoti pastāv uz saviem uzskatiem, ka tādas velosezonas nav, ka tas viņa pretjautājums, kad es ar viņu par šo tēmu diskutēju, ir, vai ir tāda autosezona, ja, un kad sākās autosezona, ja, liekas, ka tas ir stulbs jautājums, ka cilvēks tā kā arī ziemā un vasarā pēc ar mašīnu, tas galīgi glupi, man tā liekas. Bet es gribētu dzirdēt jūsu viedokli un jūsu argumentus par vai pret šo te uzstātījumu, kad Latvijā vai nu ir, vai nu nav velosezona. Kā jūs domājat? Atstājiet savas atbildes kaut kur apakšā komentāros.